Labdien! Mani sauc Tomas Prāsenskis. Es jūs sveicinu Unimax darbnīcā. Priekšā mums ir brīvs turpinājums triloģijai par automašīnas sagatavošanu. Ne tikai ziemai. Pirmajā daļā mēs pievērsāmies kādam ziemas minimumam autovadītājiem, kuri ir apzinīgi, bet nevēlas dziļi iedziļināties servisa jautājumos. Šajā daļā es pieņemu, ka jūs esat nedaudz entuziasti. Un to, ko varat jūs savā automašīnā spējat izdarīt paši. Konkrēti mēs pievērsīsimies riteņu demontāžai un montāžai caurdurtas riepas remontam un piepūšanai līdz pareizajam spiedienam. Un trešajā daļā mēs apskatīsim, ko Unimax piedāvā starta akumulātoru testēšanai un uzturēšanai. Riteņu demontāža un montāža ir noderīga, piemēram, ja ceļā ir riepas defekts, vai mainot riteņus ar vasaras un ziemas riepām. Par to, ka ir labāk, ja ir 2 riteņu komplekti, droši vien neviens nešaubās, bet tomēr atļaušos atgādināt, ka riepai noteikti nenāk par labu, ja to 2 reizes gadā noņem un uzliek. Labi, tātad mums ir 2 riteņu komplekti. Viens ar vasaras un otrs ar ziemas riepām. Pēdējā riepa uzlikšanas reizē mēs, protams, ļāvām riteņus sabalansēt. Iesaku riteņus pēc balansēšanas nofotografēt, lai mums būtu salīdzinājums par svaru skaitu. Ja kāds no tiem nokristu, mums būs jāļauj riteņus atkal sabalansēt. Riteņu maiņai būtībā mums ir nepieciešams tikai donkrats un atslēga. Lētākie šķērveida donkrati ar vītņotu stieni, taču darbs ar tiem nav pārāk ērts, tāpēc es uzlaboju kloķi tā, lai to varētu piestiprināt pie akumulātora skrūvgrieža, kas ievērojami pātrina darbot donkratu. Šķērveida donkrata priekšrocības ir ne tikai izdevīgā cena, bet arī kompaktie izmēri un mazais svars. Tomēr tā stabilitāte ir sliktāka. Tāpēc es iesaku izmantot lielāku pamatni, piemēram, no izturīgas saplākšanas. Profesionālās riepu darbnīcās parasti izmanto hidrauliskos donkratus. Un kāda lētāka versija ir pieejama arī šādai mājas pacelšanai. Ja automašīnas svars ir aptuveni 1,5 tonna, teorētiski mums pilnībā pietiek ar donkratu uz 1 tonu, jo mēs nekad nepaceļam visu automašīnas svaru. Parasti ir pieejami hidrauliskie donkrati uz 1,5 līdz 2 tonnām. Tāpēc mums ir drošības rezerve. Ļoti smagām vieglajām automašīnām, piemēram, SUV, apvidus automašīnām vai lieliem pikapiem, vai arī furgoniem, labāk ir izmantot donkratu ar 3 tonu celtspēju. Izvēloties donkratu, mēs vadāmies arī pēc pacelšanas diapazona. Dažām automašīnām būs nepieciešams iegādāties donkratu ar zema profilu, lai vispār varētu piekļūt zem automašīnas. Jebkurš donkrats kalpo tikai, lai paceltu no zemes un pēc tam nolaistu transporta līdzekli atpakaļ uz zemes. Pēc pacelšanas vienmēr ir nepieciešams nodrošināt automašīnu ar balstiem, kas noturēs kravu, ja donkrats neizdosies, vai ja transporta līdzeklis kāda iemesla dēļ nokritīs. Teorētiski automašīnu, kas sver 1,5 tonu, gaisā noturēs 4 balsti katrs ar 400 kg nespēju. Balstu nespēja. 2 tonnas ir vairāk nekā pietiekami. Balsti ir pieejami daudzos izpildījumos. Salokāmie no plāna profilēta tērauda loksnes ir kompakti. No alumīnija sakausējuma ir salīdzinoši viegli. Abiem tipiem ir regulējams augstums un stabu nostiprināšana ar tapu. Nedaudz lielāku uzticību rada balsti ar čuguna zobstīņu stabu. Tie ir vieglāk lietojami un vienlaikus drošāki ne tikai savas robustuma dēļ, bet arī pateicoties dubultai nodrošināšanai. Automātiskā aizslēga nodrošina pirmo drošības pakāpi, savukārt tapa nodrošina otro. Ja plānojam gulēt zem pacelta transporta līdzekļa, vienmēr izmantojam abas drošības pakāpes. Vai labāk iegādājamies uzbraucamās rampas. Savukārt, ja vēlamies noņemt riteņus, ir nepieciešams pacelt transporta līdzekļu tā, lai tie būtu gaisā. Dažiem citiem servisa darbiem pietiek uzbraukt uz paaugstinātas vietas. Tam taču paredzētas dažādas platformas un rampas. Man iepatikās saliekamā rampā. Pēc izklāšanas to var izmantot kā uzbraucamos ceļus vieglākiem transporta līdzekļiem, piemēram, motociklam, kvadriciklam vai dārza tehnikai. Katram no uzbraucamajiem ceļiem saliktā stāvoklī ir kravnesība 1100 kg un izklātā stāvoklī 340 kg. Neatkarīgi no tā, vai mums ir automašīna uz rampām vai uz statīviem, ir nepieciešams to nodrošināt pret kustību uz priekšu vai atpakaļ. Jābūt ieslēgtam ātrumam, jābūt pievilktai stāvbremzei un riteņi, kas atrodas uz zemes, ir jānostiprina ar ķīļiem. Tātad ķersimies pie riteņu demontāžas. Ja riteņu skrūves vai uzgriežņus atskrūvējam ar parasto atslēgu, tie ir jāatbrīvo vēl pirms riteņu pacelšanas no zemes, citādi ritenis sāks griezties. Šī problēma izzūd. Ja izmantojam trieciena atslēgu, kas riteņiem parasti tiek izmantot atskrūvēšanai, parasti pieejamās trieciena atslēgas vai no elektriskās vai pneumatiskās nav aprīkotas ar lietojumu pievilkšanas momentu regulāciju. Pievilkšanas laikā mums nav pārliecības, vai esam pievilkuši pietiekami. Parasti tomēr tiek pārsniegts ieteicamais pievilkšanas moments, kas var novest pie vītnes bojājuma, vai sliktākajā gadījumā pat pie skrūves iznīcināšanas. Un tas
braukšanas laikā var radīt fatālas sekas. Principā var teikt, ka atskrūvēt varam ar jebko, bet pievilkšanai pēdējā solī vajadzētu izmantot. Momenta atslēgu. Informācija par pievilkšanas momenta lielumu jānosaka automašīnas ražotāji. Zinot skrūves stiprības klasi, varam izmantot arī standartizētās pievilkšanas momentu vērtības. Ja tomēr neuzzinām nevienu no šiem datiem, kļūdu nepieļausim, ja pievilksim ar momentu no 110 līdz 120 Nm. Pēc dažu kilometru nobraukšanas ir labi vēlreiz pārbaudīt riteņu pievilkšanu. Drošība ir drošība. Blakus klasiskajam sprūdratu momenta atslēgam, kuram ir iespējams labākā cenas un precizitātes attiecība, varam izmantot arī vērpas adapteri starp sprūdratu un uzgriežņu atslēgu. Griezes momenta lielums tiek iestatīts elektroniski, un, kad tuvojamies iestatītajai vērtībai, atskan pārtraukts signāls, bet, kad to sasniedzam, atskan ilgāks, nepārtraukts signāls. Atgriezīšos vēl pie trieciena pievilcēja. Konkrēti šim tipam ir pievilkšanas moments līdz pat 1350 Nm. Un, lai gan tam ir pat 3 pakāpju pievilkšanas jaudas regulācija, precīzas pievilkšanas garantijas nav. Toties atskrūvēšanai, piemēram, pārāk pievilktām vai sarūsējušām skrūvēm, tas ir lielisks. Trieciena pievilcējiem ir labi iegādāties uzgaļu atslēgas, kas ir pielāgotas triecieniem. Parastie uzgaļu laika gaitā varētu tikt bojāti. Mums būs nepieciešams arī jaudīgāks kompresors. Un noderīgi ir elastīga spirālveida šļūtene ar pietiekamu iekšējo diametru. To izmantosim arī riepu piepūšanai ar gaisu. Šajā gadījumā mēs nevaram iztikt bez spiediena mērītāja ar manometru. Zinu, ka jūs to zināt, bet tomēr atgādināšu, ka ar spiediena mērītāju var arī samazināt spiedienu riepā, atbrīvojot to caur šo ventilu. Riepas var piepūst arī mazs kompresors, kuru varam vest bagāžniekā ārkārtas gadījumā. Diemžēl tas nav pietiekams trieciena uzgriežņu atslēga. Pirms atkārtotas montāžas ir ieteicams notīrīt vītnes un sēdvietas. Daudz efektīvāk par zobu birstu ir speciāli birstu komplekts, kas ir veidots, lai tīrītu gan ārējās, gan iekšējās vītnes un skrūvju galvu sēdvietas. Riepu servisā tiek piedāvāta pneumatiskā urbimašīna, bet pateicoties standarta 4 colu 6 stūra stiprinājumam, var izmantot arī jebkuru urbimašīnu ar apgriezieniem ap 1800 minūtē. Un visbeidzot, man ir padoms par vienkāršu, bet ļoti efektīvu metodu, kā aizlāpīt caur durtu riepu. Runa ir par vulkanizācijas auklām, kuras ar cilpas palīdzību ievieto protektoru atveru. Trūkums ir tāds, ka nepieciešams atrast defekta vietu, un parasti arī noņemt riteni. Un uzmanību var salabot tikai atveri protektorā, nevis riepas sānu daļā. Pirms lietošanas ir nepieciešams kalibrēt atveri ar pievienoto adaptu. Tas izskatās brutāli, bet bez šī soļa mēs nevaram ievietot auklu mazajā atveri. Aukli tiek uzvērta uz aplikācijas adatas cilpas ievietot atveri, un adata ar ātru kustību tiek izvilkta. Pārpalikušo auklas daļu nogriežam. Pēc piepuncēšanas riepu var uzreiz izmantot. Priekšrocība ir tūlītējs un ilgstošs remonta efekts, zemas izmaksas un uzticamība. Pirms ziemas sezonas sākuma un beigām mums nav uzreiz jāstāv rindā riepu servisā, bet riepas varam viegli nomainīt paši, un tas būs tikpat kvalitatīvi kā labā servisā. Saites. Uz visiem produktiem, kā parasti, atradīsiet aprakstā zem video. Ja jums patika, lūdzu ielieciet mums patīk, un, ja nevēlaties palaist garām nākamo video no Unimax darbnīcas, noklikšķiniet arī uz abonēt. Un, ja vēlaties saņemt paziņojumu uzreiz, kad augšupielādējam jaunu video, noklikšķiniet arī uz zvanu. Lai jums jauka diena, un drīz tiksimies Unimax darbnīcā.